Izglītībai ir jāmainās. Mūsdienu izaicinājumi no tehnoloģiju ietekmes līdz izglītības nevienlīdzībai prasa pārdomāt un uzlabot veidu, kā mēs mācām. Bet kādai jābūt izglītībai, kas sagatavo bērnus nevis pagātnē, bet nākotnē? Klausies Izglītība ir jāmaina raidierakstus YouTube platformā un piedalies diskusijās mūsu Instagram kontā. Es domāju, ka uzsāktā izglītības reforma, kura bija skola 2030, arī būtībā saknē pārdomāta. Ir tāda sajūta, ka tagad mums ir tikai prasmes un zināšanas, mums vairs nav, mums nevajag. Mums visi saka, ko tad tev bērni neko nezinās un viņi tikai tur kaut ko tur darīs. Šajā gadījumā nebija veikta pietiekami apjomīga priekšizpēte, un kā reformas ieviešana bija sasteidzināta. Es zinu, ka tā ir ļoti laba sistēma, ka tur ir ārkārtīgi daudz kā laba, bet tā nav viegli īstenojama. Cienījamie klausītāji, skatītāji, liels prieks ar jums šodien tikties. Šis ir mūsu pirmais podkāstā, jeb raidieraksta Izglītība ir jāmainās raidījums. Esmu kopā ar savu gudro, talantīgo, foršo kolēģi Annu. Esmu joprojām Indres Kraģis pats. Es tā pirmie Anna un Indres Kraģis. Es tā ļoti oficiāli. Un šis ir mūsu, kā es teicu, pirmais raidījums. Par ko tad, Anna, mēs pirmajā raidījumā runāsim un kāpēc tas ir svarīgi? Mēs nolēmām, ka pats pirmais raidījums mēs veltīsim tēmai izglītības reformas, vai tas tiešām uzlabo mācīšanas kvalitāti. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka, protams, tagad varbūt ar visu to, kas tā teikt arī notiek pasaulē, mēs esam to fokusu pārbīdījuši uz citām, varbūt pat aktuālākām lietām, bet ir, protams, bieži dzirdēti dažādi izteikumi arī par skolu 2030, un citiem šis projekts patīk, šķiet, ka jā, reforma īstajā laikā, īstajā vietā, daudzi ir runā, kas saka, ka tas ir pilnīgi kaut kas nepieņemams, ir lietas, kas ir pilnīgi atžgānas šajā programmā un tā tālāk. Ja to šis ir ļoti aktuāls jautājums, vai reformas vispār ir vajadzīgas? Ja jā, tad kādas, kas liecina, teiksim, par reformu kvalitāti un tā tālāk. Lūk, un tad, lai šo jautājumu ievirzītu pareizajās sliedēs, mēs ar Annu piedāvāsim tagad savus, tā teikt, viedokļus ja pozīcijas, bet tagad sakot, šī būs tāda kā neliela lomu spēle. Ticiet man, ne visu, ko es teikšu, ja man jāpārstāv tā saktais vēlna advokāts, jā, respektīvi ir jāsaka, ka reformas ir pilnīgi galīgi garām šajā gadījumā, ka tas nenozīmē, ka es tam visam, ko es teikšu, piekrītu, bet mēs viens ar otru mazliet padiskutēsim tādā intelektuālā cīņā. Es piedāvāšu kādus argumentus, Anna mēģinās, pretargumentus piedāvāt, un tā mēs viens ar otru te diskutēsim. Ar mērķi aicināt jūs sekot tam līdzi un domāt par to, kā mēs varam varbūt atrast to vidusceļu. Jo es, teiksim, spēlēšu to pozīciju, kas ir tāda, īpaši negatīvā, Anna varbūt īpaši pozitīvā, ja vēlns un eņģelis, varbūt otrādāk, jā. Mēģiniet arī sekot līdzi un tā teikt, uzminēt, kāda pozīcija mums ir. Un vēl kā meklējam to kopīgi un spēkam to vidusceļu, jo īstenībā tā patiesība jau ir kaut kur starp tam abām pusēm. Lūk, tātad, izglītības reformas, vai tās tiešām uzlabo mācīšanās kvalitāti? Kamēr Indres meklē, es arī pateiktu, ka, protams, es nevarēšu nepieminēt kaut ko no savas pieredzes, gan skolā, gan augstskolā, tāpēc arī varbūt mana pieredze, protams, nestanās par visiem pedagogiem Latvijā, bet noteikti mēs tāpēc arī filmējam, lai jūs varētu piedalīties diskusijas un pastāstīt arī par to, cik un kā jūs piekrītat mūsu viedoklim. Tad es sākšu ar pozīciju, kas ir tā kā pret reformām. Kas ir tas, ko mēs zinām? Ļoti interesants ir gadījums, kas ir saistīts ar ASV. Tāda reforma ar nosaukumu No Child Left Behind tikusi īstenota. Tāds nosaukumu tiešā veidā tulkojot, nestāsim nevienu bērnu vienu vai pamestu. Bet problēma šajā izglītības reformā bija tāda, ka pārāk liela uzmanība tika pievērsta tieši standartizētai pieejai, standartizētiem testiem, nepietiekami lielu uzsvaru liekot uz kritisko domāšanu, arī tā skaitās skolēnu radošajām izpausmēm. Un pie kā tad noveda šī standartizācija
noveda, diemžēl, pie tā, ka ilgtermiņā skolēnu šie mācību, jeb akadēmiskie rezultāti saglabājās nevis, kā varbūt varētu iedomāties, ja visas lietas ir nopulētas, savestas kārtībā, nevis uzlabojās, bet tieši palika stagnējoši. Tā stagnējošā pozīcija ir tāda, ka varbūt uzreiz nenozīmē kaut ko negatīvu, bet tas nozīmē, ka mēs nevaram runāt par kaut kādu ievērojumu progresu. Tad tas būtu varbūt pirmais fakts, ko es gribētu pieminēt, ka nevienmēr standartizētas reformas novada pie pozitīviem rezultātiem. Otrs mans arguments, pirms dodu vārdu tev, ir tas, ka 2020. gadā tika veikts Eiropas komisijas ziņojums, kurā noskaidroja, ka gandrīz katrs otrais skolotājs nejūtās pietiekami labi apmācīts digitālās mācību pieejas īstenošanai. Digitālā mācība pieeja ir plašs jēdziens. Tas nenozīmē tikai izmantot PowerPoint prezentācijas, pieslēgties datoram, rādīt video un tam līdzīgi. Tas ir daudz vairāk. Tas, pirmkārt, nozīmē lietot mūsdienu ļoti daudzveidīgas, dažādas internetā pieejamās aplikācijas, rīkus, programmas. Protams, var teikt, ka daļēji pandēmijas laikā, Covid-19 pandēmijas laikā, šī situācija uzlabojās. Daudzi pedagogi, negribot, bija spiesti apgūt dažādas digitālos rīkus un šīs prasmes uzlabot, bet tas tik un tā izraisīja pastiprinātu stresu, nevis deva tādu pietiekumu stabilitāti. Varbūt tāpēc, ka pietrūka atbalsts. Tad to es gribu teikt, ka šī digitalizētā pieeja, ka mēs lielāku uzsvaru sākam pievērst vairāk tādām dažādām digitālajām rīkiem, tehnoloģijām tā tālāk. Tā ir vērtējuma manā skatījumā pozitīvi, bet pašlaik pietrūkst atbalsts, lai to pienācīgi ieviestu. Un līdz ar to sanāk, ka tā ir tāda tā kā reforma, kura mazliet varu daudz to izjūt, 45%, kā šajā ziņojumā teikts, respondenti to izjutuši. Tad es gribētu parunāt, mazliet arī tā iecirst, kā saka, zobu skola 2030. Un man ir jāsaka tā, ka diemžēl neskatoties, ka šī reforma jau ilgu laiku ir tikusi īstenota. Ja mēs paskatāmies uz tādiem starptautiskiem lieliem pētījumiem, kā PISA, piemēram, tad PISA testi jau vairāk kā 10 gadus, un 10 gadu griezumā, precīzāk sakot, ir parādījuši, kā skolēnu spējas pakāpeniski tieši lasīt prasmē samazinās. Nevis pastiprinās. Un varētu domāt, ka šai reformai pēc būtības vajadzētu veicināt prasmes strādāt ar dažādu daudzveidīgu informāciju, dažādiem informācijas avotiem, jo, kad mēs tā iedzināmies, tad, kad katrā priekšmetā tam tiek pievērsts uzsvars. Bet dīvainā kārtā notiek tieši pretējais, un šī lasīt prasme, diemžēl, samazinās. Francija, darbie draugi, Francija arī tika veikta izglītības reforma, un secinājums ir viens. Ļoti svarīga ir, kā izglītības reformas ietekmē bērnus no tā sauktiem turīgiem ģimenēm un mazāk turīgiem ģimenēm. Kas notika Francijā? Francijā notika tas, kā izglītības reformas faktiski atbalstīja, palīdzēja tiem, kuri nāk no turīgiem ģimenēm, jo viņiem ir labāks nodrošinājums. Arī tehnoloģijas ir labāks nodrošinājums. Līdz ar to viņiem šīs reformas noderēja. Bet tiem, kur nāc no mazāk nodrošinātajām ģimenēm, viņiem pietrūka konkrētie resursi, acīm redzot, un tiek uzskatīts, ka šādi bērni palika novārtā. Tā kā arī neskriesim, kā saka, pa priekšu neizvērtējot situāciju, bet sapratīsim, ka reformas arī jāvērtē būt no šī skatu punkta. Ja? Vai mēs vispār varam to nodrošināt, vai mēs to varam nodrošināt, tā teikt, arī visiem bērniem. Un pēdējais punkts. Lielbritānijas piemērs. Lielbritānijā reformas tika ieviestas pārāk strauji, un šāda strauja ieviešana noved pie tā, ka skolotāji izdeg. Un es gribētu teikt, tas nav tikai Lielbritānijas piemērs, tas ir skola 2030 piemērs. Lai gan ir labi, ka bija šis aprobācijas posms, tur bija kāds skolas, kas to testēja saulēcīgi, kurš 2015. gadā zināms, ja?
Bet lielākā daļa tomēr izjūta to, ka tas ir forsēts. Forsēts, jo varbūt tādēļ, ka nevis šī reforma tika ieviesta solīti pa solītim, bet vienkārši mainām visas priekšmets, mainām visas programmas, mainām visu kardināli. Un tas, diemžēl, noveda pie liela stresa pedagogiem, daudziem pie izdikšanas. Tad par kādu produktivitāti mēs mācībās varam runāt. Vārds tev, mēģinu mani atspēkot. Pierādīt, ka izglītības reformas ir labas, ka mums tās vajag. Mēģināsim, un jūs, darbie klausītāji, arī palīdzat to darīt arī komentāros. Tad sāksim par to pirmo pētījumu, ko Interes ir minējis, No Child Left Behind. Noteikti atsaukšos arī uz to, un mēģināšu arī minēt savu personīgu pieredzi kā tādu. Es noteikti pieturos pie domas, ka centralizētiem eksāmeniem ir jāpastāv, standardizēti testi kā tādi, un noteikti es atbalstu to domu, ka viņi dot iespēju mērķtiecīgi atbalstīt skolēnus arī pat ar zemākiem rezultātiem, jeb tam vērtējumiem, ko viņi saņem. Arī noteikti iesaku varbūt tie kolēģi, kuri ir jauni un tikko sāk strādāt arī skolās, vienmēr pēc 3 mācību gadiem kāda izglītības iestāde kopā var pieteikties centralizētā eksāmena labošanā, kas nozīmē, ka pedagogiem var būt vairāk, piemēram, pieredzes par to, kas ir eksāmenos, kāds ir saturs, un noteikti tie pieredzējuši pedagogi, jūs esat dzirdējuši par standartizāciju, to 3 garo, varbūt pat ilgāk, atkarība no priekšmeta, garu sapulci, kur stāsta, kā tiek izvērtēti skolēni un kā viņiem arī palīdzēt. Tas mazliet ir tāds diskurs no tā, ko Interes stāstīja, bet man gribas arī pieminēt to, ka mēs tomēr arī, pateicoties standardizētiem testiem, jeb centralizētiem eksāmeniem, mēs arī palīdzam skolēniem saprast, kas vispār ir jāapgūst, ja tīpaši tajos priekšmetos, kas skaitās eksāmena priekšmeti. Te es varētu runāt vēl par to, cik grūti dažreiz pedagogiem, kuriem nav jākārto eksāmenis, jo no vienas puses liekas, nav nekāda eksāmena, droši varu darīt visu, ko vēlos, bet nē, mēs tomēr pieturamies arī pie mācību programmas un noteikti atceramies par to, ka tur ir savs saturs, pie kā, protams, ir jātiek arī galā kopā ar skolēniem. Viens no komentāriem no Indra puses par to, ka 45% skolotāji nejūtas pietiekami apmācīti digitālas mācību pieejas lietošanai. Pilnīgi piekritīšu pie tā, ka tas nav digitālās prasmes, nav tikai par to pašu digitālo rīku pielietojumu. Man liekas, ka tas vispār viss sākās no tā, ka skolotāji ir gatavi, ka kaut kas jauns rādās. Piemēram, mūsdienās vai pēdējā, pusotrā gada, es teiktu, Canva ir viens no rīkiem, ko sāka vēl labāk izmantot nekā pandēmijas laikā, un noteikti pateicoties mākslīgam intelektam parādās viss, kā jūs varat transkribēt, jūs varat transkribēt. Jūs varat transkribēt tekstus, video, visu ko. Protams, jautāt arī, kā sastādīt to pašu stundu plānu, piemēram, un visu pārējo. Bet es arī, balstoties uz dažiem starptautiskiem dokumentiem, mēs obligāti to liksim arī mūsu, es pieļauju video kaut kur zem aprakstā. Mūsu atsauces varēsiet iepazīties rūpīgāk ar pētījumiem, kuriem mēs atsaucamies, lai nav tā, ka mēs tik kaut ko no gaisa, mēs mazliet liekas, esam sagrābuši. Nē, tā nav, mēs esam ļoti rūpīgi sagatavojušies un esam to izpētījuši. Jā, mēs mēģinām arī ar to atšķirties savu podcastu, raidierakstiem kā tādiem, ka mēs mēģinām ne tikai savu pieredzi piedāvāt, kas mums ir bijis, bet arī noteikti arī padalīties no tādiem starptautiskiem dokumentiem. Bet noteikti to informāciju, ko es esmu atradusi, kā pandēmijas laikā un arī pēc pandēmijas, ir ievērojami palielinājis digitālo rīku gan pieejamība, dažiem skolotājiem pat bezmaksas ir rīki, kuri viņi var vienkārši apliecināt, ka viņi strādā skolā, un kur forši nav nekas jāmaksā. Ne visur, proti, bet tas ir iespējams. Un, protams, arī parādās vēl vairāk kursu. Ja jūs paskatīsieties tāpat Lūma aizlapā, arī citu izglītību piedāvājumi, izglītības iestādes piedāvājumi, tad noteikti jūs redzēsiet, ka ir, protams, kursi ne tikai par to pašu garīgo veselību, kā to veicināt skolēniem, ne tikai, piemēram, par tiem pašiem kompetenci pieeju, kā tādu, kā tas strādā, ja tīpaši jauniem pedagogiem, tas būtu noderīgi. Bet ir tīpaši arī par to, kas strādāt ar to pašu mākslīgo intelektu vai arī tā kā viss, kas ir tikai saistīts ar digitālām prasmēm. Ne tikai tāpēc, ka mums ir dažāda vecuma skolotāji, bet tāpēc, ka tas ir aktuāli. Un, protams, pandēmija laikam tāpat tās līdzīgi, ka skolu 230 dažreiz mums liekas tas, kas tas ir bijis pirms dažiem gadiem, bet arī ir labumi no tā, kas ir noticis noteikti. Un no savas pieredzes pateikšu, ka, ja jums ir lieliska skolas komanda, nevis atbalsta komanda, bet tiešām tā kā vietnieki un direktori, viņi vienmēr ļoti, ļoti centīgi seko līdzi tam, kādi kursi ir, kādi ir piedāvājumi un kuriem skolotājiem trūks kursi, jo noteikti tie, kuri ir pieredzējuši skolotāji, jūs zināt, ka jūs īsti nevarat palikt bez kursiem pat vienu gadu, tā kā vienmēr kaut kas parādās un jums vienmēr piedāvā, ka rekur var aizbraukt, var piedalīties par visu ko, un, protams, jūs vienmēr varat arī pieteikt tās tēmas, kas jūs interesē, ne tikai digitālas prātības kā tādas.
Nu, par matemātiku un lasīšanu. Man uzreiz gribās sākumā ar savu to pieredzi pieteikt, ka jā, to pamana noteikti paši pedagogi, kā tā lasīšana, ir traki skolēniem un tiešām nevis par to, ka viņi nelasa grāmatas, viņi pat dažreiz lepojas ar to, ka, es nelasu, es labprāt tur, izvēlētos to pašu mobilo telefonu lietotnes vai vismaz klausīties kaut kādus tos pašus raidierakstus, cerams, kā līdzīgus kā mūsējiem, bet noteikti es arī minētu to, no viena no zinātniskiem dokumentiem par to, ka tie pētījumi, ko PISA piedāvā, noteikti tie arī ir par to pašu lasīt prasmi, bet pilnībā viņi nevar novērtēt visu izglītības sistēmu kvalitāti, jo, proti, ne visas skolas arī ne visas skolas piedalās arī tajos pētījumos. Un noteikti... Nopietnas precizitienas. Un noteikti, es pat iekļautu es jau minēju par to pašu atbalsta komandu. Mans skatījums, jo tomēr speciāla izglītība, skolēnu skaits palielinās, paliks skolotāju nepieciešamība arī aug līdz ar to. Es teiktu, ka cik divaini tas nebūtu, neminēšu varbūt daudz par matemātiku, jo neesmu arī speciālisti šajā jomā, bet par lasīšanu, kā no angļu valodas aspekta, es teiktu, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs arī no atbalsta komandas skolā. Tas pats sociāls pedagogs, palīgs skolotājs un psihologs arī, kas strādā tādā, tandemā, un ja viņi saprot, ka, piemēram, teiksim tā, vienā klasē, ja es nemaldos, nedrīkst būt vairāk par 4 vai 5 skolēniem ar to īpašām vajadzībām. Mēs par to minēsim citā epizode, bet nevaru neminēt arī to šeit. Un noteikti, ja atbalsta komanda saprot, ka jums ir nepieciešama palīdzība, lai varētu tas pašas lasīt prasmes veicināt vai vienkārši mācību programmu kā tādu, tad noteikti, daudz kas atkarīgs no tā, cik veiksmīgi tā komanda strādā, vai tas ir vienkārši tāda ceksīša pēc, vai tiešām viņi iesaistās tajā mācību procesā. Un te es varētu arī tādu argumentu pielikt klāt. Es vairāk attiecas uz vidusskolu, bet, piemēram, par to pašu lasīt prasmi, angļu valodas ir tīpaši 12. klasē, viņam par ir veltīts vesels kurs, ka skolēniem ir jālasa grāmata, 8 milzīgie uzdevumi ir jāveic saistībā ar šo grāmatu. Jā, protams, mums ir jautājums uzreiz, kāpēc tikai 12. klasē, bet nē, tā kā vismaz angļu valodā, runāsim par manu priekšmetu, ko es vairāk tā dievinu. Noteikti tur daudz kas ir atkarīgs no skolotāja plānojuma kā tāda, un kā tematiskais plāns ir izveidots. Un pēdējais par šo lietu noteikti jāatcerās arī, kā pastāv mūsu ne tikai caurvīju prasmes, bet pastāv arī tie starppriekšmetu saikne, kas ir balstīta, protams, ar skolotāju sadarbību. Ja tā ir lieliska skolās, tad noteikti skolotāji var veidot projektus, kas veicinās to lasīt prasmu. Tas tā vairāk no praktiskā aspekta. Un tad par Franciju, man uzreiz, kad es redzēju Intera argumentu par šo, pirmais, kas man nācā prātā, ir viens no teikumiem no mana foršas kolēģis, viņa jau tagad skolā nestrādā, bet viņa ir minējusi, ka skolotāja profesija tomēr ir tā profesija, kur reformas vienmēr pastāvēs. Diemžēl, vai arī labi, ka tas notiek, bet vienmēr kaut kas mainīsies. Beigsies, piemēram, tā pati skola 2030, būs kaut kas jauns. Viņa arī pat jokoja teica, būs skola 2040. Jā, un te es teiktu, ka noteikti tā izdegšana viņa pastāv joprojām, un es pieļauju, ka arī tā ir aktuāla tēma, tāpatās kā mākslīgā intelekta tēma pētījums, un es noteikti pieļauju, ka mums būs arī lieliskas, varbūt arī tāds kā tēzes no maģistra darbiem vai disertācijām par to, kā to labāk veicināt. Labs, ko es pamanu, kā sociālajos tīklos parādās vairāk un vairāk kursu nevis par digitālām prasmēm vai kaut ko citu, bet arī kā neizdegt, un noteikti es varētu atsaukties uz Mariju Aboltiņu, mēs pareizi pārliecināsimies, es pēc tam vēl pateikšu to. Viņa ir lieliska disertācija arī par izdegšanu darbā, ne tikai precīzi skolotājiem, bet vispār cilvēkiem kā tādiem mēs visi strādājam. Un viņa ir lieliska arī tezes par to, kā vispār tikt ar to galā, un viņa ir lieliska arī grāmata, tā kā noteikti. Es saprotu, ka tā grāmata nepalīdzēs visiem pilnībā, bet ja jūs jūties, ka šajā posmā kaut kas labi neiet jūsu darba vietā vai ar jūsu priekšstatu par darbu, es noteikti iesaku palasīt to grāmatu. Jā, tikmēr, kamēr tu meklē, es gribu tiešām atzīties, ka mani pārliecina 2 tavi argumenti līdz šim. Pirmais tas, ka patiešām ir iespēja arī eksāmenus pārkārtot, ja gadījumā vērtējumi ir bijuši zemi. Skolēniem ir iespēja, tur ir attiecīgi kārtība, kā to darīt, ir iespēja
atkārtot eksāmenus, iegūt iepriekš labāk sagatavoties, iegūt augstākus vērtējumus. Un otra lieta, ko tu saki par to, ka reformas noteikti notiks, tas, protams, ir neizbēgami, jo varbūt mums tas nepatīk, bet būsim godīgi, reformas ir vajadzīgas, lai mēs tiešām nemācītu to, kas bijis aktuāls pirms 100 gadiem, bet kas mums noderēs reāli nākotnē, lai nākotnē labāk dzīvot, vispār spētu darboties produktīvi. Citādāk jau nevar būt, kā ja izglītība mēģina tā nākotnes situācijai pielāgoties ar reformām. Ir Marija Ābola. Marija Abeltiņa. Marijas Abeltiņas gan disertācija, gan tīpaši viņas grāmata par izdegšanu ļoti iesaku izlasīt, jo tiešām tur gan ir padomu. Ja kādreiz redzēt, ka kaut kur var apmeklēt lekciju semināru, pieskaties tiešām, tas noteikti. Šī nav apmaksāta reklāma, bet mēs, saitus grāmatu mēs arī varam pievienot, lai visi tāds labs līdzeklis, ko izmantot. Tieši tā. Klau, man ir aizdomas, ka man ir jāpadodās tavu argumentu priekšā. Es domāju, ka pirmajā raidījumā mēs tevi varam paziņot uzvarētāju, ne? Tu domā tādā veidā? Jā, es domāju, ka varbūt dot to kaut kā nevaru pateikt, ka jūs klausītāji domājat, kuram ir vairāk to argumentu vai Labi, es ietekmēšu jūsu uztveri. Es saku, ka manuprāt tā ir uzvarējusi, bet jūs drīkstat uzrakstīt, protams, esat aicināti. Inderam, jo man liekas, man vairāk bija tāda personīga ieskata tajā visā, kas ir tikai viens cilvēks, kas sniedz savus pārdomas par to. Es gan teiktu, ka tu labāk tā zinātniskā skatā bija sagatavojies. Bet jūs lemsiet paši. Zini kā, es domāju, ko mēs varam tad noslēgumā kā secinājumus izvirzīt. Pirmais secinājums. Reformas ir neizbēgamas, tās mums ir vajadzīgas, bet reformām ir jābūt pārdomātām un papildus reformām ir jādod pārdomāts, mērķtiecīgs, pietiekams atbalsts. Secinājums numur 1. Tev esat numur 2 tagad. Es laikam pat papildinātu, jo kamēr Indras to teica, uzreiz atceros, ka tikai sākās tā skola 23, tās pirmās reformas, tas bija 2018. gads, un mēs kā jomu koordinātori braucām uz tām pirmām sanāksmēm, sapulcēm, semināriem, tā mēs nosauksim. Un pirmais, par ko mums stāstīja, nevis par to kopīgo tēlu, ka kur ir kompetenci pieeja, kā tas strādā citās valstis, par to 9 gaņiem un tam līdzīgi. Pirmais, ko mums teica par paradigmu maiņām, par to, kā cilvēkiem ir jāpierod pie tās domas, ka viss mainās apkārt, ka nevar pastāvēt viens un tas pats visu laiku. Tāpēc es laikam tā papildinot teiktu, ka ir īpaši tie klausītāji, kuri vai tagad ir tikko pabeigšu mācības un liekas, Dievs, ko tur māca mums, vai īpaši tie, kuriem joprojām ir grūti pierast pie tās domas, vai cer, ka, labi, skola 23 beigsies un viss tad varēšu strādāt, kā es strādāju pirms. Tiešām paturam prātā to, ka tas nav izbēgams, pasaule mainās, bērni mainās, ir tīpaši tie, kuriem ir pieredze, 15 vairāk gadu skolā, noteikti arī pamana to, ka bērni arī ir citi, un par to pat lasīt prasmi, ceru, ka mēs runāsim arī nākamos raidījumos, paturam prātā, ka viss arī sākās no mums, kā pedagogiem, un pielāgojamies, saskatām arī labumus, nav viss jau tik slikti. Nav, kā saka viena kolēģi, nav tā kā viss slikta.lv. Arī ir savi labumi, tā kā es tā papildinātu to tā secinājumu, jā. Paldies jums, dārgie skatītāji, par jūsu veltīto laiku un uzmanību. Šis bija mūsu pirmais gājiens. Šajā pirmajā gājienā tad runājam par izglītības reformu nozīmi, par to, vai izglītības reformas tiešām uzlabo mācīšanās kvalitāti, vai tomēr traucētāji. Man šķiet, ka mēs esam izdarījuši tikai vienu secinājumu, ka var kaut kas gan traucēt, gan palīdzēt. Viss ir atkarīgs no tā, kā tiek nodrošināts atbalsts pedagogiem, kā pedagogi pēc tam ir spējīgi nodrošināt atbalstu skolēniem. Tā visa tāda atbalsta sistēma ir pamatā. Anna, par ko mēs runāsim nākamajā raidījumā jau pēc 2 nedēļām? Nākamā raidījumā mums ir plānots runāt jau par to, ko mēs mazliet arī minējam šajā raidījumā. Tehnoloģija pārspīlēšana, izglītība, tāds provokatīvs nosaukums. Kā saglabāt līdzsvaru starp digitālo un proti tradicionālo mācīšanu. Tāpēc gaidīsim jūs jau nākamajā raidījumā, priecēsimies satikt un lūdzu atbalstiet mūs. Tiešām tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu no jūsu puses saņemt atgriezienisko saiti, saprast, ka mēs esam gājuši pareizā virzienā, ka kāds ir ieguvējis no tā. Cerams, jūs tieši. Tāpēc priecāsimies par jūsu atbalstu, ja dalīsieties ar šo video, jūs pietīsiet patīk, komentārus, savus pārdomas rakstīsiet. Mēs priecāsimies savukārt atbildēt, sazināties ar jums tie komentāru sadaļā. Un tas būtu ļoti vērtīgi. Citādāk mēs te kaut ko runājam, tas var izkupēt gaisā.
lai zina, varbūt nākamā sezonā jūs arī pievienosieties mums. Tā kā būs arī Tieši 3., tā. 4. cilvēks. Tieši tā. Priecāsimies. Visu labi!